Missing someone. Jau. Labrīt! Ko mēs filmējam? YouTube. Hello! Mēs pamodāmies pirms kaut kādām, cik mēs tam 20 minūtēm. Mēs iedēvām meitai ēst. Where is she? Right here. Evī uztaisīja savu kafiju. Kāda ir mūsu šodienas plāna, Hanija? Mūsu šodien plāni ir nogādāt meitu omītei. Jā, tas ir viens. Kāpēc? Jo mēs braucam uz Patversmi Liberta. Mēs brauksim pastaigāt ar sunīšiem un jā, vienkārši pačilēsim. Tur mēs tur vēl neesam bijuši. Es kaut kur vienreiz, man liekas, Evijai teicu, ka varētu aizbraukt kādreiz. Visiem tiem, kuriem rodas jautājums, kāpēc mēs neņemam medili. Jo mūsu meita ienīst sēdeklīti mašīnā. Līdz ar to viņa neizturēs to. Un Oma arī pat piedāvāja. Un Oma arī, mēs piedāvājām vispār manai ģimenei vienkārši līdzi braukt arī. Un mana mamma tāda, mēs paliksim mājās. Jep. So, mēs vēl kaut ko gan jau uzēdīsim. Mums tikai sarunājām, ka 12 tur būsim. Tagad ir 9:30. So, we still have time. Evī gan jau vēl uzkrāsosies. Es man vajadzētu matus vismaz sataisīt. Un tad arī mauksim. Let's go. Šoreiz video nav sestdienā, tāpēc, ka mums vispār kinda nebija šonedēļ plāns neko ko filmēt. Vispār tu solīji visiem savējo video. Jā, bet šonedēļ ļoti augsts laukā un es par to hotelu skastu. Tas tā kā siluetam un tam, bet tur vēl nekas baigi nav. Tagad man ir pilnīgi viss, ko man vajag, man vienkārši jāsāk taisīt. Bet šonedēļ bija ļoti augsts un es galīgi negribēju. So, šodien video būs sēdienā. Piesubscribojiet, spiediet like un skatieties tālāk. Tu skaties laukā? Kas tur ir? Mēs tikko atdevām meitu Omei. Yep, what's the further plan? Tagad es padzeršu kafiju un iešu taisīties. Un es kaut ko uzēdīšu. Tu man arī uztai. Un tu negribēsi. Missing someone. Bet Evī vienā mazgājās, es uzsildīju mums brokasts. Tās ir vakardienas piciņas, mēs vakar uztaisījām. Bum. Sagaidīsim Evī un ēdīsim. Vannas istabā laika vispār nav kur nolikt jūs. Bet es uzkrāsojos. Kāpēc mēs vispār braucam uz Libertu? Jo Liberta svin savu 11. gada dzimšanas dienu. Kopš viņi pastāv. Viņi svin svētdienu pasākumu par godu šiem 11 gadu jubilejai. Tur būs ļoti daudz, kas iespējams padarīt un izdarīt. Galvenokārt tur būs talka, varēs satikt visas dzīvnieciņus un visu pārējo samīļot un atrast varbūt savējo kādam iespējams dot mājas. Cik es saprotu, viņi šobrīd mēģina atgūt Patversmes titulu, bet jā, nu nopietni. What is this? Es uztaisīju asti. Let's go. Jā, un šajā pasākumā būs gan melnā māla meistarklase, kuras laikā mēs katrs varēsim taisīt bļodiņas, kuras beigās arī tiks izmantotas tieši Patversmē. Un tieši sunīšiem kaķīšiem kā bļodiņas. Tur būs vēl arī koncertiņš, tur būs visādi balviņas un konkursiņi un tādas lietas. Tur būs talka. Es nezinu, kad mēs šo video ieliksim, es šeit, ka mēs viņu ieliksim tad, kad jau tas viss būs noticis, bet ja tomēr mēs viņu ieliekam ātrāk un tev ir iespēja, tad šo svētdienu 11. tur viss sākās un noteikti aizbrauc un atbalsti. Ja tev ir iespēja, tad paņem līdz grābekli, lai talkai būtu labāk. Un, ja tev ir iespēja, tad būtu ļoti, ļoti jauki kaut kādi ziedojumi. Un pavisam iespējams, tu satiks arī mūs? Kaut kādi vai nu materiāli ziedojumi, vai arī vienkārši lietas, kuras Patversmē vajag. Skatoties pēc viņa Instagram, šobrīd viņiem vajag kaķus metis. Jo šī Patversmē sastāv un pastāv no ziedojumiem, kuri pēdējā laikā ir ļoti, ļoti
samazinājušies, tāpēc saraujam. Un tad kāpēc mēs tur braucam šodien, sestdienā, ir tāpēc, kad mēs nofilmēsim mazu video, lai iedvesmotu cilvēkus nākt. Lai iedvesmotu cilvēkus nākt svētdien uz pasākumu un atbalstīt Libertu. Hell yeah. Braucat ciemos. Jā. Iespējams arī, jā, tā kā Mārneks jau teica, iespējams arī jūs varēsiet satikt mūs. Bet jā, šodien mēs braucam bez mazā cilvēciņa, tāpēc, ka, lai mēs varam safilmēt visu, plus arī Aurorai īsti nepatīk sēdēt mašīnas krēsliņā. Tāpēc tā ir tāda bija šī problēma, bet arī, ja mēs rītā brauksim uz pašu pasākumu, ja mēs tiksim, tad mēs būsim visi trīs tur. Tā kā iespējams tiekamies, bet ja netiekamies, tad noteikti tu aizbrauc, un ja arī tu nepaspēji, ja mēs par vēlu ieliekam šo video, tu nepaspēji aizbraukt uz pašu pasākumu, tas nekas, aizbrauc vienkārši pastaigāties ar sunīšiem un atbalstīt vienkārši patvērsni, lai viņi var turpināt darīt labas lietas un glābt dzīvnieciņus. Nu, kādi mēs smuki? Kā man te jāliecās, lai man redz? Paskatās, mēs nopirkām sunīšiem un kaķešiem visu kaut ko gāršu. Jūs braucat, make sure jūs arī nopērkat kaut ko, jo viņiem ļoti palīdzēs. Jums ar kaut ko garšīgi gribās, vai ne tā? Mēs bijām Rinčikā, mēs nopirkām gardumiņas. Vispār plānām bija pirkt tās smiltis, bet tās smiltis, ko viņi bija ielikuši Instagramā, tur bija visas izpirktas. Tāda mašīna. Jā, tāpēc mēs nopirkām gardumiņus gan sunīšiem, gan kaķīšiem. Un tagad mēs brauksim ieliet dīzelīti. Un dēļ mēs beidzot braucam. Mēs nekavēsim. Ja pat daži minūtes zinām, kavēsim. Mums ir saruna... Mums ir sarunāts 12. tikties ar vienu no tām darbiniecēm, laikam, Priekulē, un tad viņi tālāk mūs aizvedīs līdz galam. Kamēr Mareks tur fonā pildās, es ar jums varētu parunāt. Es tik īsti nezinu, ko jums stāstīju. Ja mazā cilvēciņa mums visu laiku nāk ciemiņi, un līdz ar to mums mājās visu laiku ir puķīts and everything. Un tas ir very cool. Man ļoti patīk dzied, un arī meitai ir tieši tas pats, tā kā viņai neinteresē tas, ko viņai uzdāvina, kaut kādas mantīnas dēbītes vai vēl kaut ko, viņai interesē tie ziedi, jo es nolieku tā kā uz palodas, kur viņai ir tas changing table, un viņa vienkārši skatās gan uz tiem ziediem, gan pa logu, un man šķiet, ka ziedi ir viņas mīļākā dāvana, ko viņai nes visi uz raudzībām. Es pa nākamo nedēļu mēģināšu safilmēt mūsu ikdienu, nu tā kā to mūsu rutīnu, kas mums ir izveidojusies. Jo es zinu, ka jūs prasījāt un vēlaties to redzēt, ko tad mēs vispār daram pa dienu un visu pārējām. Es centīšos nofilmēt. Hopefully. Vispār mums ar Mareku tā kā oficiāli mēs šonedēļ gribējām uzfilmēt arī mukbangu. Tādu type video, nu tā kā podcastu / mukbangu kaut vai tādu video, kur mēs vienkārši sēžam un runājam, mēdam. Bet mēs savarām to, ka mums nav nejausmas, par kādām tēmām jūs gribētu, lai mēs runājam. Tāpēc tu varētu ierakstīt komentārā, par kādām tēmām tu gribētu, lai mēs runājam, lai mēs izsakam savu viedokli vai vienkārši pastāstam varbūt par sevi kaut kādas lietas. Vienkārši ierakst komentārā, ko tu gribētu no mums dzirdēt, un tad varbūt nākamās nedēļas video varētu būt tāda tipa video, lai nav tā, kad visu laiku vlogi. Es zinu, ka lielākā daļa cilvēkiem tieši vlogi patīk. Es tajā skaitā, es mīlu vlogus, es mīlu redzēt cilvēku ikdienu un ko cilvēki dara. Bet tagad, kad mums ir savs kanāls, tad man liekas, ka vajag kaut kādu dažādību mazlietiņās. Tāpēc, jā, ja tev ir kaut kādas idejas un ko tu vēlētos redzēt un vispārējo, ieliec komentāros, un lai mēs varam to realizēt. Ko tu labi runā? Bet redzēs. Un ja kādam rodas jautājums, kāpēc tikai iespējams mēs paši rītā brauksim uz to pasākumu un tiksim uz viņu, tas ir tāpēc, ka Mareks pilnīgi iespējams rītā ar manu tēti visu dienu būs Lietuvā. Līdz ar to es pat ar meitu viņu neredzēšu, līdz ar to mēs nekur nebrauksim. Bet, ja viņi tomēr būs rītā mājās, tad mēs brauksim uz šo ten pasākumu un jūs varēsiet mūs satikt. No
tas laikapstākļus pārvērtēju. Man jau likās, ka arī pavasars tomēr nav. Bet tev jau paveicās, ka es esmu tik cool boyfriends un es iedēju viņai savu pufaiņu. Jā. Bet mēs esam Patversmē. Nu jau mēs esam dabūjuši savu sunīti. Ja godīgi mēs neatceramies, kā viņu sauc. Šerī vai Šerī? Šerija, Šeila, kaut kas starp visām tām rindiņām. Bet viņi ir very cool. Jā. Mierīgs sunīts, un mēs ejam viņu pasteidzināt. Šobrīd šī vieta iet uz Patversmes titulu. Viņa jau bija pirmsām, bet tad tad mainījās noteikumi kaut kādi. Un tad viņiem vai nu vairāk materiāli. Es nezinu īsti. Viņiem vajag vienkārši vairāk vietiņus un vispārējo, kas viss jau tiek risināts. Viņi ceļ jaunas sēkas un tagad arī ceļās karantīnas sēka dzīvnieciņiem, kas ir ļoti forši, ka viņi attīstās un taisās. Viņi ir arī jaunā vietā, nu, jau kaut kādus pēdējos dažus gadus, bet tomēr viņi taisa visu paši un visu pārējo. Un, jā, šobrīd mēs, diemžēl, nevaram nevienu paņemt mājās, lai arī cik ļoti varbūt man vai Marekam gribētos, tāpēc varbūt to es tieši sunīšu vai kaķīšu meklējumos, jo kaķi te arī ir tiešām ļoti daudz, gan maziņi, gan seniori un visādi. Tāpēc varbūt, ja to esi savu dzīvnieciņu meklējumos, tad nepērc un nemeklē kaut kur tā, bet izglābu kādam, lai viņam ir laimīgāka dzīve. Un paņem no Patversmes. Bet, ja jums ir kaut kāda bērna vai kaut ko, kur saka, ka viņi grib suniņš mājās, bet jūs nevarat paņemt, jūs droši varat viņiem uzrakstīt Instagramā šeit, iepriekš saskaņot visu, un jebkurā brīdī atbraukt, pastaigāt, kā piemēram mēs tagad staigājām ar suni. Vai vienkārši pamīļoties ar kaķīšiem, iet padzīvoties, paspēlēties ar viņiem, un noteikti, ja jūs braucat, tad atvedat kaut kādu gardumiņu, kaut ko, jo viņi būs daudz priecīgākie. Jo atceramies to, ka šī Patversme pārsvarā dzīvo uz ziedojumiem, un viņiem ir vajadzīga cilvēku palīdzība. Jā, tā kā, ja jums kādreiz ir, vai varbūt pat nav ko darīt kādu dienu. Jā, tā ir laba deita ideja. Jā, var atbraukt, pastaigāt ar sunīti, pamīļoties tur kaķīšiem, sunīšiem, visu uz vietas. Vienkārši uzrakstiet, saskaņojiet visu un brauciet ciemos. Šis gan nav līdzīgs uzsvaram. Nīrs bišķī tikai gaišāks tas uzsver. Čau! Ja tu netik čilo. Šabils. Don't be scared. Te vēl viens ir apakšā. Tas ir tāds lielāks. Čau! Kur ir? Zini, tur apakšā. Oh. Hi, buddy. Jā, viņš ļoti kuņi. Redzi. Neplaša. Viņš var piecēlās. Good morning. Pasties uz šito. Viņam tā uzmanību vajag. Čau. Čau, kaķi. Bet mums ir ļoti daudzi senioru kaķi. Visi ļoti pieādušies, veci. Čau. Čornīs ir tīgais. Tie lieli. Jā. Vaci. Pieēdušies. Jau nodzīvojuši, redzējuši pasauli. Tagad čilo. Ja? Viņi čilo pansionātā. Ar daudziem draugiem. Jā. Spēlējās privātā persona. Izklaidētājs. Šitas ir VIP rūms. And you did it right from the start. Missing someone. Un tad mēs satiekam mūsu draudzenes Šerī? Šerī. Laikam. Jā, bijām pastaigāties ar Šerī. Mēs tiksimies varbūt rītā. Ja ne, atbrauksim pēc tās citreiz. Mīļoties gribi, jā. Tagad cieniņos. Kāpēc tu mīļš? Un klusa. Ko? Klusa. Jā, vienīgā. Žitārijas, tas tik friendly. Jā. Bet šitā nebija, ne? Nē, šitā bija. Šitā bija pārsla, tā daci bija. Jā.
briesmīga. Bet tik liela arī. Vai gādēm? Jā, nu tik mīļa. Tik mīļš sunīts. Tu tādu gribi? Es ar tādu gribu. Ne, mamā. Nopēc man māju un tad mēs dabūsim suni. Ok, sarunāts. Nē, dod. Es tev pametīšu. Atdod. Atdod. Stiprāk nekā ikī tu esi. Abā. Tev. Jā, šis suns ir tā kā. Es pasēju, cik viņš ir tā kā mierīgi iet. Tik uzmanīgi. Viņš ir dusmīgs, tāpēc. Tik klusi. Tik prātīgi. Tā kā reāli kaut kāds vilks. Es saku, ka viņš patiesībā iepriekšējā dzīvē bija zaglis. Tas viņš tik uzstāv. Mēs tikko bijām tur, izvedām suni pastaigā, sačubinājām, apmīļojām pilnīgi visus, var teikt. Iedevām visādas gardumiņas visiem. Un safilmējām arī jums, lai jūs esat informēti par šo visu. Un jā, tagad mēs braucam mājās pie mūsu mazās saulītes. Kā tev patīk šī pieredze? Es teiktu, ka bija ļoti foršā. Es saku, man ļoti patīk suņi. Un arī man neļauj mājās suni pirkt vai kaut ko. So bija forši, kur tiešām bija foršā. Izbaudījām. Jā. Forši pastaigāties. Jā. Pastīties visi tik mīļi, tik lieli, mazi, dažādi, veci, jauni. Viss kaut kāds. Bet viņi visi ir tik šausmīgi pūkaini un tik mīļi un tādi, kad tu viņus gribi papaigāt. Jā, varbūt sākumā daži rei, Jā. jo, man liekas, tur pirmajā stāvā, kur mēs bijām, tur visi rei, Jā. bet tad, kad tu pieeji, viņi tāpatās ir mīļi un tu viņus var paigāt. Varbūt daži ir vēl tādi, bet gan jau ar laiku tāpatās. Jā, tu pieeji pie viņiem, viņi saostās ar tevi un tad ir labi un tu viņi mīļojās un dzīvojās. Jā, tā kā, ja jūs tur kādreiz braucat un viņi rei, tad jums nav jābaidās. Nesabīstieties no tā, jā. Bet tur jūs izvedīs cauri, pastāstīs, pie kuriem iet un kur varbūt labāk ne un visu pārējo. Tā kā ļoti forši darbinieki. Jā. Jā. Tagad mēs braucam mājās. Beautiful. Mēs esam mājās. Vad ļoti dārgbieks. Mazliet ap galva. Ir tāds jūtams nogurums. pēc šitādiem padarījumiem. Meita čuč. Saldi čuč. Un Mareks tagad samontēs TikToku, ko mēs varētu ielikt TikTokā par Libertu. Un tikmēr es pievākšu mājas. Šobrīd mūsu vakara plāni ir samontēt TikToku, ko ielikt par Libertu, samontēt YouTube video un ielikt jums šo video. Tad vakarā satikties ar manu tēti, lai sarunātu, kas notiek ar rītdienu, kāda rītdienas plāni ir par to Lietuvu, vai arī mēs braucam uz Libertas pasākumu. Un tad jau kaut kur visam pa vidu vajadzētu vienkārši pačilot visiem 3 mājās un arī uztaisīt vakariņas. Bet tas pa lielam ir arī viss. Ziniet, ko es jums gribu parādīt? Ziedus, ko uzdāvināja mana draudzene Aurorai. Nu, tik skaisti. Paldies. Tagad. Vienkārši nāc ar mani. Vienkārši. Būs mazliet kaut kāda floristikas stunda. Atceraties šo no pagājušā video. Viņam vispār ir sākuši dzītlapiņas. Tagad tas ir ļoti, ļoti cute. Bet vēl mums ir šāds pušķis, kurš ir sācis svīt nost. Bet tā, lai man nav jāmet arī labās puķis ārā, es domāju, es viņas pielikšu klāt šim, lai tur ir arī kaut kāda krāsiņa. Nu, redzēsim, ja man nepatīk skaistīties, iztīsies, tad mēs domāsim. Vispār fun fact, es pieliku arī tomēr rolīņas klāt, man vienkārši nepatīk līdz karājās, es nogriezu tos striķus un es viņas piesēju tā kā līdz ar to kociņu, un tagad man patīk. Aizmirsu filmē. Karoč, mums plānā bija
vakariņas, ko dod armijā. Tagad mūsdienās, laikam, es nezinu, cilvēkiem šeit ir sausā uzprudeva. Kartupeļa maltās gaļas mērķis. Es pavisam aizpārfilmēju, tas reāli jau attaisīju. Mums iekšā ir kaut kāds snack bars. Tas mums rakstīts šokolādes batoniņš. Ok, very decent. Tad mums ir šāds kaut kas, tur ir kafija, es redzu. Tur jau tēja. Tad vēl ir cukurs un cukurs. Vēl maize. Vienkārši ķieģelīts ar maizīti maziņš, 2 šķēlītes. Tur ir grauzētas pupas un rozīnes. Un te iekšā es jau ieliku mikronē, jo es laikam saplēsu to paciņu, kā viņš ir domāts originally taisīt. Tur bija paciņi, jāieliek laikam iekšā tas kartupeļi ar to malto gaļu. Tur ir kaut kāds, kas tas ir? Ir kaut kas, kas laikam uzsilst. Un tad tev jāsaka rad. Un tad ir gatavs. Bet es saplēsu to paciņu. Un es ieliku vienkārši mikronē sildīties. Evija man teica, ka tur ir pie cik kalorijām? 1500. Kā pašā kartupeļā malto gaļa ir tikai 500 kalorijas vai pat mazāk bišķi. Tur paēdīs tikai Evija. Jums jāprasa viņai kā garšos. Tā izstāsta šī kartupeļā maltās gaļas mērķis. Izstāsta, ka godīgi sakot pēc vēmekļiem. Jū. Bet kā garšos? Mēs pagaršosim. Pagaršos, jo man pups negaršo, es neēdīšu. Nē, labi iet. Oi, jā, vajag savu. Es gandrīz pēc nekā negaršo. Varbūt jūs fonā dzirdat mūsu meitu. Viņa tiek likta čučēt uz nakti, un viņai ir šodien kārtīgs niķis. Bet viņai viss ir kārtībā, pie viņas ir Mareks. Tā kā viss ir kārtībā. Bet es atnācu pagaršot šo. Pēc izskata tiešām izstāsta, ka tas jau ir vienreiz apēsts. Bet smaržo ļoti labi, es teiktu, smaržo pēc kaut kāda sautējuma. Paņemsim maizīti klāt. Kā viņa ir attaisīta? Rudzu maize ar proteīnu. Maize ir ļoti garšīga. Nav slikti. Galīgi nav slikti. Garšo pēc kaut kā tāda, ko tu dabūni skolas ēdnīcā. Ēst var, bet ja man tas būtu, piemēram, jāēd 2 dienas pēc kārtas, es negribētu. Un mans vērtājums ir 5, 6 no 10, bet not bad. Bet jā, labu apetīti man. Mareks mēģina meitu. Izklausās jau ļoti daudz sološi. Fun fact, mēs bijām pie maniem vecākiem. Es uzspēlēju Dambreta maču ar māsu un paprāpājām. Un Mareks sabīdīja visu par īdienu ar tēti. Ir nākamās dienas rīts. Es šodien jau piecēlos 6. Līdz ar to es esmu jau sagriezusi gan visu video. Un viņš šodien arī svētdienā tiks ielikts. Bet kā jau vienmēr nav outro, tāpēc vakarā mēs tā īsti arī neko vairāk nedarījām. Aizgājām gulēt. Right? Jā, viņš ir. Ročers? Viņš saņēdzās. Un, jā. Paldies, ka tu noskatījies šo video. Neaizmirst nospiest like. Subscribe. Un ierakst komentārā idejas mukbang tēmām. Un citu kaut ko jauku, ko tu vēlēsi pateikt mums vai pajautāt. Un tiekamies nākamnedēļ. Arā!